Nu, dāmas un kungi, var sakot, Latvijā ir pieraduši čīkstēt, jā, kad mums ir slikta braukšanas kultūra, jā, cilvēki braukt vispār neprotot, bembisti, jā, pagrieziens nerāda, jā, tur, zin kā, šitas, un vispār braukt nemāk hujomaju. Habibi, bļa, welcome to Morocco, suka, bļa, atbrauciet uz Marokas galvaspilsētu, Rabatu, jā. Pat nevajag uz Rabatu atbraukt, vienkārši uz Maroku atbrauciet, jā, bļa. Pēc 10 minūtēm jūs sapratīsiet, ka Latvijas braukšanas stils ir apmēram kaut kas līdzīgs svētdienas izbraucienam uz baznīcu bērniem kopā, jā, un tipiskais latviešu bembists šitien te skaitītos kā kaut kāds augstskolas instruktoru paraugu demonstrējums, jā, bļaļ. Jūs pēc kaut kādām, jā, es nezinu, tiešām, bļaļ, 10 minūtēm pat navigācija, bļaļ, gatavi izlaikt pa logu ārā un hujāri tā kājām, bļaļ. Pagrieziena rādīšana kā tāda, bļaļ, nu vispār, tu rādi, ka tu viņu gribi, bļaļ, tu iebrauc, bļaļ, krustojumā, pagriezies un pēc 5 minūtes, bļaļ, parādi pagriezienu, jā, zin kā, bļaļ. Kaut kādas šitās te joslu mainīšanas, nu, ja es zeķis nomāju, nu, vienreiz pa 2 nedēļu, tad vietējie tās joslas maina tik bieži, bļaļ, ka tiešām liekas, ka viņiem kaut kāda lojalitātes punkti pa to krājās, jā, es nezinu beigās, ko viņi tur dabū, kaut kādu naudu, kaut kādus kuponus pa to, nu, vienkārši dirsājā mašīnu. Noīrēti pavisam vienkārši, ja tev lidostā sagaida, jā, tev iedod atslēdziņas, tu parakst papīrs, jā, zin kā, tev tur bon voyage novēl, zin kā, bļaļ, visur līnijas lidostā ir smuks sazīmētas, zin kā, visur ir kārtība, nu, tā kā Eiropā apmēram, jā. Tikko tu iebrauc lielajā pilsētā, bļaļ, tur ir dirsā, es saku, tur kaut kāds ēzels tev pajūgā no kreisās puses, kaut kāds velosipēds no labās, kaut kāds taksists tur, bļaļ, valkās pa priekšu, jā, bļaļ, tad kaut kāds šitie motociklisti, bļaļ, no visām pusēm sabrauc, bļaļ, kā tā mašīna ir sabuktēta no visām malām, bļaļ, arī, jā, dabūju nofilmēt leigās, lai nepiešoju man šito, lai, bļaļ, nebūtu jākaujās. Nu, tas ir vienkārši dirsā. Atcerieties, dāmas un kungi, ja jūs braucat uz Maroku, mašīnu noīrēt šeit nav māksla. Ir māksla izdzīvot šinī te, bļaļ, satiksmē, jā, un atdot mašīnu iznomātājām bez liekām problēmām, bez konfliktiem un bez liekām asinīm, jā. Kaut kā tā, pa satiksmē es jums pastāstīju, tālāk jūs spriediet paši. Es saku, noīrēt automobīlīt, easy, bļaļ, easy, baby, bet izdzīvot šeit ir, nu, ir jāprot, jā. Tā kā es teicu, Maroka nav priekš katra. Nu, izdaram secinājumus un tad jau, jā, tad jau, nu, tiekamies nākamajos veģikos, davai, čau.